šodienas ieraksts, nezinu, laikam pirmais, varbūt ne. Sāk man jukt visas dienas vienā čupā un putā, ko es esmu licis un nelicis. Respektīvi, esam tagad vakar jau nonācām Straupē, kur mūs uzaicināja ciemos. Pilnīgi vakardienas labais, tas labā brīča ir tā, ka mēs samontējām vāģis. Būtībā daļu restaurējām, nomainot detaļas un savākot klāti. Tagad izskatās visnotaļ labi un cerīgi. No sirds vislielākā pateicība Nairai, Girtam un arī Baibai, kas visādā veidā palīdz un atbalsta. Pateicos par to, ka, jā, ir teik ļoti atsaucīgi un brīnišķīgi cilvēki Latvijā, kas ir gatavi uzņemt un palīdzēt ceļnieku, šajā gadījumā tādas ceļotājus kā mēs ar Amēliju. Jā, šodien ir otrdiena, rītā no rīta pie mums brauc kalējs, jaunas kurpītes taisīt Amēlijai, piekalt kurpītes. Šodienas tāds, varētu teikt, nenotikums, bet būtībā es Gatim teicu, ka vai palīdzēšu kaut ko. Tad būtībā tās darbs, ko mēs izdarījām, un mana tā darba atziņa ir, kad brauc no pilsētas uz laukiem, uz projektu ripo akmens no lauka. Būtībā pilnīgi perfekta meditācija, var atpūsties, tā, kad dvēseli vienkārši dziedās, kaut kā tā. Jā, un par to, ka šodien tāda mums atpūtas diena, plus mīnus, jā, tīri atvilkt telpu, jo tad rītā mēs atkal dodamies ceļā tālāk. Ko tur vairāk vēl bilst, Viss notiek savā laikā, savā vietā ar noteiktiem cilvēkiem. Jā, visnotaļ lielākā pateicība tiem, kas ir gatavi padot roku, atbalstīt, palīdzēt. Mirkļos, kad nav tie spožākie un starojošākie mirkļi, kad visiem ir labi, tad visiem labi. Kaut kā tā. Katrā ziņā, jā, lielais paldies, un šodien arī viss, kaut kā tā, pagaidām, labi, tā, un uz sakariem. Labi, čau!